Gunter, kā tu vērtē šo gadu? Gads bija interesants, un gads sākās ļoti labi, ļoti optimistiski. Marta pirmajā nedēļā mēs jau sākām stādīt zemenes. Viņas saņēmās un bija ļoti, ļoti cerīgi. Bet, kā jau lauksaimniekiem, augstie rīti un netipiskās agrās salnas un ļoti, ļoti augsts laiks, līdz pat -8, aizgāja daudz stādījumu bojā. Ne tikai uz lauka, bet arī stādījumi, kas bija siltumnīcās un tuneļos cieta. Cieta visi pavasara ogulāji. Bet tad mums arī cieta, man liekas, mums nebija tik Mums nebija tik traki, siltumnīcas tomēr spēja to nulli noturēt, bet mums avenis mums cieta. Viss tas, kas bija ārā neapsekts, mums cieta. Un cieta daudziem. Laiks bija interesants, jo dienas bija foršas, siltas, naktis bija dzestras, netipiski dzestras. Es tik dzestras naktis nebiju redzējis, un ar ļoti, ļoti zemu gaisa relatīvo mitrumu. Izejot no tā, daudz stādījumu un iestādītās zemenes manā gadījumā ciet no sakņu kaklu pūves. Tas ir tas, kā es to redzu. Protams, vajadzēja mitrināt, vajadzēja darboties ar laistīšanu. Tās ir tās lietas, kas nebija tipiskas priekš šī gada. Un tad jūnijas. Šeku, reku. Jūnijā plus 25, 30. Naktis karstas, dažas arī bija tropiskas. Un tas karstums bija tā kā tik strauji, kad mūsu stādījumi netika līdzi šim te trakajam laikam. Sāka zemenes ātrāk ražot nekā vajadzēja. Principā procesi sasteigti. Ja? Ražas zudums, kvalitātes zudums. Bet raža bija laba. Pirmā raža bija pietiekoši laba, veselīga raža. Nelietojot nekādas īpašas lietas un īpašas aizsardzības, mēs tikām galā. Un kā raža kvalitāte bija laba. Bet, lai cik arī kā mēs arī negribētu, tad tripsis bija ātri, enerģiski un ļoti, ļoti agresīvi visā Latvijā. Tā skaitā arī mums siltumnīcās. Bet kā viņš sākās? Kāpēc tas bija dēļ tā karstuma? Dēļ laika apstākļiem, dēļ sakritības, dēļ tā, kad bija attiecīgi augšanas apstākļi tādi, kādi viņi bija, un tripsim bija ļoti labvēlīgi, lai viņš vairotos. Un tripsi intensīvi vairojas. Katru 5., 7., 8. dienu ir jauns pievedums. Jauns vairošanās cikls. Viņi ļoti strauji, ļoti agresīvi, un daudziem ogas palika tā arī nekad nenogatavojās. Tripsis vienkārši iznīcināja. Īpaši jūtīgi bija mazdārziņos, uz lauka, ja? Un tie, kas šos savus stādījumus un ogas nesargāja, vai no šīm zilajām līmlapām, vai arī bioloģiskiem preparātiem, vai arī kādiem labajiem dzīvnieciņiem, kustonīšiem, tad rezultāts bija 0. Bet kas ir labi? Mums jau gads vēl nav beidzies, mums joprojām zemenes zied. Tas vasaras otra puse izskatās krietni cerīgāka. Siltumums sola vēl visu oktobri, tā kā siltumnīcās un sektajās platībās mēs zemenes lēnā garā lasīsim līdz oktobra beigām.